Zims malās Maksims Sidorovs numuru 14 un Deņis Rogovs numuru 5. Vidējā līnijā Kenrojs Kembels numuru 66, Kaspars Anmanis un Kristaps Kārlis Krieviņš. Nu, savukārt uzbrukumā divi. Bija galvenais spēks tur uzsūtījums pa vārtiem. Ļoti tuvu vārtu guvumam. Haitī spēlētājs Steve. Komandu 3 pilnas sezonas viņš nospēlēja iepriekšējos gados. Tel Aviv vienībā pats Acija un Vučurs Liepājs jaunais centra aizsargu pāris, bet noteikti, ka arī Normons Uldriķis nākamajās spēlēs centī. Kristaps Dišlers izmantojis jau tādu gadu garumā bez izmaiņām. Iespējams, ka arī Roms 4-4-2 ar Samoilovu kā Romba augsteļu, tas tā arī varētu būt un izklausās ļoti loģiski. Anmanis ar bumbu tukumam pretuzbrukums pēc tam, kad Liepāja pazaudējusi bumbu. Ātri vien kļuva par pirmo futbolistu virslīgā, kurš saņēmis 2 sarkanās kartītes. Tas vēl notika, manuprāt, pirmā apļa gaitā. Īstais mērķis un upuris, ko izvēlēs Bagdasarjans, diez vai apzināti savos 17, kaut kur tur priekšā nesaprotamā pazudušā pozīcijā. Vēlreiz Kembels, vēlreiz viņš apspēlē 2 pretiniekus. Nu, lieliski spēlē individuāli Kembels. Bumba paliek tukumam. Sekos centrējums visticamāk, tā arī ir, pa zemu esot bijis. Droši vien būtu ļoti jocīgi, ja viņš nerastu uz Rīgā uz spēli, ja viņš ir solījis uzturēties Latvijā, acīm redzot Rīgā, bet prieks kā ierodas arī uz reģioniem, uz Liepāju. Sitiens pa vārtiem. Stevensons pārbauda modrību no Lazaro. Turpinās. Komandas pārbauda turpinās pēc pārtraukuma. Aktīvi. Tukumnieks spēlē. Piespēles ķersām vārtiem. Nu. Moments pagājis. Tukums veido savu uzbrukumu. Nu, man izskatās, ka šobrīd tā mums pārgājis uz 4-2-3-1. Tā arī mēt izlaiduši futbolu kaut kādu savu iemeslu dēļ. Un tad mēģina tos reanimēt. Pagaidām jāreanimē šī spēle. Skaisti! Stevensons! Vēlreiz skaisti! Nirgājis, bet par daudz nirgājis. Jau vajadzēja tomēr varbūt mazliet ātrāk to sitienu. Tagad mēs zīmēt 74. minūtē. Kristaps Dišlers nav veicis nevienu maiņu. Samoilovs teicam, ja ir divciņā pret Grīmbergu, uzvar to Stevensons. Tur daudz vietas brīvajā malā. Kur ir aizsargi? Sitiens, Lazarovs. Nu, diezgan būs viņiem 6. pozīcija. Varbūt, ka kaut ko vērtīgāk var izcīnīt sezonas gaitā. Vismaz pēc šīs dienas spēles. Tukuma uzbrukums. Palaida bumbu viens no spēlētājiem. Sitiens! Jāne Lazarovs rezultāts kļūtu 3-0 Tukuma labā. Kur Tukums jau mazliet tomēr nosēžas ik pa laikam. Kur vajag atrast to atslēgas piespēle. Šādā spēlē Arturs Žužins noderētu vairāk nekā Kermanī vai arī nekā